Nu ko, čau. Kā redzat, atkal. Vai jums nav atkal, es nezinu, es jau vakar biju. Atkal mēģinām uzvibot zandartu. Katrā ziņā dīprīts vienu zivi jau parādīja. Šeit, bet vairs viņas nav. Tā kā nav ko. Pats cik ir kādas tikai 2 stundas. Baigi ilgi te nav ko sēdēt. Jākustās. Ledus ir labs. Nekur mazāk par 12 nav. Vietām 15 vietām. Pat bišķi vairāk, bet zem 12 nav nekur. Un īstenībā diezgan augsts šobrīd. Nezinu, cik ir grādi gaisā, bet katrā ziņā tikko izborēju pirms, nezinu, 5 minūtēm un jau bija apraus. Kur par dīperi man ir Čirpa Pulse 2. Šais kaut kādā limited edition krāsā. Nu, funkcija tieši to pašu pildu. Katrā ziņā baigi labi rāda viņš visu. Tikko man viņš vakar atnācis, viņš bija pasūtījis. Un es jau nevaru nospiest savu ekrānu. Nu, labi. Tas gan man kaut kā nepatīk, es varbūt kaut kur to var noņemt nos, viņš tā nedara, bet tik līdz kā viņi izņem ārā uz kādu laiciņu, viņš saka, viņam grūtības savienoties, vai gan es par to nemēģinu izdarīt. Nu, kad ir ārā no āliņa. Ko viņš tu zīmē? Viņam vips nemaz nav vajag. Zivs, vai? Redzat? Kas tas ir, es nezinu. Nu, vairs jau nav. Sēdz pītu, es esmu te patās pie oipām. Netālu. Negribu nekur līst tā, kur nav pārbaudīts. Tomēr kaut kādas traumas kaut kas nevar zināt. Labs vādas un galīgi slikts var pēkšņi būt. Es jau baigi makšķerēju ar sapinušo svību. Baigi augsts, kamera pat sādzās ārā. Un tas nenotiek pie -5 grādiem. Cik skaists vēl vakars. Tiešām smuki. Skaisti, ļoti skaisti. Karodziņā abi stāv. Paburiešu pasīšos ar dziļumu. Kas ar dziļumu, tad noteikti dīperī. Vai zināt, kur vakarā urpties uz zandartu. Te ledus mājās pagaidām visur te ir bijis vienmērīgs. Skatīšos, kā būs tālāk, protams. Neiešu uz plānāk nekā ir tur. Nav ko. Labāk, ka viss ir pavisam droši. Pagaidām ir tā ritīgi labs visur. Sopai. Tina. Patina vēl. Ko var kusīt vēl ir?
Ai, nav. Kaut kur ir ieposts. Bišķiņ. Zivsot dzīvi. Nu. Taču nevar būt, ka tas beigt jau. Nevar būt, ka tas jau beigt. Nē. Peld vēl. Labi. Forši, copīti bija viena. Jau kāda stundiņa gaisma ir. Jau tādā puskrēsā arī vēl var vienu atstāt. Bet būs jau jāsaka uz zandartu staigāt. Es tos 4,5 stājas, man tas liekas viss optimālākais. Bet es sev sēsīšu vēl bišķiņu. Es gribu bišķi augstāk pacelt. Tad viss labi, jā. Jā. Tā, labi. Sopīri bija, tas jau ir pozitīvi. Ejam tātad dīpai čekot dziļumu. Paskatāmies, kas te notiek. 3,9. Pašu vaku. Gribās kaut dziļāk atrast. Karoga uz tā, tāpēc staigāju dīpari. Gribās, zin kā, vakaram atrast labas vietas, kur tiešām šis žanis varētu būt. Vai. Šeit es izborēju tikai tāpēc, kad šeit mēs, kā jau redzējāt, arī no atklātiem ūdeņiem ķeram zandartu. Labi, protams, bišķi savādāk ir tā visu števu. Nav tā kā ziemā, vasarā. Bet, zandarts var būt meklējums kaut cik līdzīgās vietās. Teorētiski. Bet, to jau nevar zināt. 4 metri. Paliek bišķi dziļāks. Varbūt. Ejam tālāk. Ieliku rekur vienu karodziņu. Tagad dziļumā pie pašas grunts. Lai stāv, es viņu drīkstu likt, un viņš netraucē. Tā kā kaut kā tā. Redzat, cik forši visu redz? Katru vielu kustību redz. Vakar un aizvakar es biju otrā krastā tur pie laipām. Pabām dienām kādas, 6, 7 zīves tagad pacēlās. Viena pat varētu teikt, ka bišķiņu uzbakstīja. Pagaidām šeit es nevienu neesmu redzējis tādu. Ore, kur ir viena. Vajadzēja vien ierunāties, kur ir tieši. Vēl kādu pēdējo pusstundiņu. Tad jau taisīsimies uz krastu. Pirmā copa mums uz karoga. Oi! Nav? Brāns. Kā jau redzējāt, esam Lielezerā. Kur es ar mormeni mēģinu asaru dabūt. Uz brīdi tikai sita nesēdās virsū. Te jau viens bija uzsēdies.
Zivs kāds rakstē. Bļāc. Oi. Arī kādas skaistas dabūju. Šis tevi ņemams. Oi, cik smuki paņēma pilnīgi. Dīpri redzēja, kā nāk no gruntas augšā, un te pēkšņi tududum un ir. Uzgāju raudiņus. Ai, pa sopēm. Atkal. Pilna grunts ar zivīm. Skaists raudiņas, nav nevainas, dzīvojam noderēs. Es jau vakar šeit saķēru raudiņas priekš šodienas, bet redz kā. Šitādi arī pa vidu trāpās. Nu, pat ir pienācis brīdis, kad mums raudiņas ir dzīvojami visos izmēros un krāsās un tā tālāk. Asars. Bļāviens, kamera izsvaigt ķer raudiņas, iesādz kamera asarīts maziņais. Nu labi. Viens tāds smuks man bija, jūs jau redzējāt. Jāmēģina tādu kaut kur sameklēt. Jāpiet dziļāk, jāpaborē. Nu, man uz brīčku šodien pirmais šitās. Kā viņš vispār domāja apēst viņas, nezinu. Bet āķis mutītē. Salmā otrā, man šķiet, manuprāt, viena no labākajām, ja ne pat labākā bļitka. Nu strādā vienkārši. Tiešām laba. Ak, tad šitie bija tie, kas man sita. Bet nesēdās virsū uz bļitkas. Nu kā tu man tauku tur mutē dabūji? Ai. Tūņ jau mēs viņu palaidīsim vaļā. Nemocīsim zivtiņu, bet... Piedodiet, jūs man gan jau nepārāk labi dzirdat. Bet brēniņš šitiem Norfrīna kombinzonam baigi forši, viņš ir silts un tā tālāk. Bet ja filmē sanāk mikrofons kaut kur notur uz krūšu pusi. Visu laiku tā apkakli ir mutē priekšā un brēniņš nevar dzirdēt. Es pats montējot par šito te brēniņš cepos, kad nu vienkārši pusi no vārdiem nedzird. Nu, lēmums veikts. Pārvāksimies uz to vietu, kur pagājušajā gadā ķērā. Te nekas nav, tikai raudiņas un mini asarīši. Uz karogiem arī neviens op. Nu labi, viena no sākuma. Devai, tiekamies tur. Nu, esam klāt. Te daudz mierīgāk nekā tur. Ievilksim karodziņus, skatīsies kā būs. Kad viņš izšāva, redzēji? Jā, precīzi redzēju, dzirdēju.
ko, jā? Jā. Tagad es jau pateicu arī pirms praktiski 5 sekundēm izšauju. Nē, ir kaut kas zāvis baigi. Saprast, kad jācer. Netini tad virsū, nu ko. Un ne jau kā pamet. Pagriež. Ja viņš tikko ņēma, tad viņš paiet un viņš griež viņu. No rīt. Varētu tā būt, jā. Do virsū. Ir? Jā. Šņorīt, ne? Šņorīt? O, smuk. Pietiekam smuk. Nav nevainas.